Pirms 18 gadiem Latvijā ienāca lūkšanu brokastis. Jauna tradīcija, kur pie viena galda uz sarunām un savstarpēju sadarbību tiek aicināti cilvēki no dažādām konfesijām un politiskajām partijām, uzņēmumu un iestāžu vadītāji, dažādu jomu līderi, cilvēki ar dažādām pieredzēm un dzīves stāstiem. Uz šādām lūkšanu brokastīm jau tradicionāli pulcējas arī madonieši. Tā ir vienreizēja sajūta, jā, es jau šeit brokastīs piedalos laikam 3. gads ir, un katru reizi ir kāds dzīves stāsts, kāds piedzīvojums visas dzīves garumā, kas ir bijis, un kas tādu, pamatīgu iespaidu atstāja. Teiksim, visu dienu noteikti būs kas ko pārdomāt, un arī savu dzīvi pārdomāt, līdz ar to, kāda citiem ir tā dzīves pieredze, un šobrīd kuģa kapteinis, kas visu savu dzīvi veltīs jūrai, un ar tādiem piedzīvojumiem, ko gadās ļoti reti dzirdēt, un tā pieredze, tā ir vienreizēji fantastiski. Paldies par tādiem cilvēkiem un tām iespējām arī viņus dzirdēt un saklausīt. Es esmu pirmo reizi tādās brokastīs. Dzirdējis biju un ļoti stiprinošas. Mēs viens otram esam tā doti, lai stiprinātu viens otru. Gan ticībā, gan arī kopā būšanā. Un te var redzēt, ka dažādi cilvēki savākušies. Nav tā, ka viena kaut kāda kārta cilvēku. Un tās liecības ļoti paliekošas, spēcīgas, ļoti stiprina. Kādreiz spārni nolaižās, un kad viņš tādu dzirdi kaut ko, kā liecina cilvēki savu ko ir gājuši un saglabājuši ticību, tas stiprina ļoti. Ir aizvien lielāks prieks to darīt, jo cilvēkiem ir jābūt kopā, viņiem jādalās ar saviem stāstiem, tā kā Garijs arī mums šodien teica, jādalās ar savām sirdīm, savām pieredzēm, saviem smaidiem. Un šī atmosfēra mums vienmēr ir tik brīnišķīga. Un tad arī ikdienā mēs varam ienest lūkšanu un to, ka mēs esam kopā, ka mēs neesam vieni šajā pilsētā. Šoreiz savā dzīves stāstā un pieredzē dalījās skarbus un pārbaudījumu pilnus dzīves līkločus un dieva aizsardzību pieredzējušais kuģa kapteinis Alberts Cibulis un Garijs Mariegards no Amerikas Savienotajām valstīm, kur savulaik aizsākās šī lūkšanu brokastu tradīcija. Esot šeit Latvijā, esmu pārsteigts par cilvēku atsaucību un atvērtību. Tiesa ir jaušams, ka cilvēki mazāk smaida nekā pie mums ASV. Tas visnodaļ ir aizvadītā Padomju Savienība laika sekas, bet daba šeit ir brīnišķīga. Patiesībā Šveice un Latvija ir divas valstis, kuras man šķiet visskaistākās. Bet lūkšana brokastu tradīcija ir tik tiešām nepieciešama ikvienai kopienai. Laikā, kad visi esam steidzīgi. Šī ir iespēja sanākt kopā, satikties, dalīties savos sapņos, dalīties dzīves stāstos un Dieva vārdā. Jau esam stāstījuši, ka lūkšanu brokastu tradīcija Amerikas Savienotajās valstīs aizsākās 1952. gadā, tolaik dažādu līmeņu vadītājiem saprotot, ka tikai labklājība nespēs risināt daudzos izaicinājumus. Līdzīgi pasākumi katru gadu notiek vairāk nekā 40 valstīs, tostarp Latvijā. Madonā šī ir jau 6. reize. Ir ļoti svarīgi, ka mēs ikdienā paskatāmies uz to, kā Dievs palīdz mums dažādās vietās, kā viņš mūs mīl, caur dažādām lietām, cilvēkiem, parādībām. Un Madonā ir tas lozungs, mēs esam augstāk, bet mēs vēl varam pieklāt, mēs varam paskatīties augstāk. Un šī pietāta pret kristietību, ko es izjūtu jau tad, kad es ierados pirmo reizi Madonā 1989. gadā, bija pārsteidzoši. Un šī brīnišķīga atmosfēra, mūsu lūkšana kapela, mūsu sadarbība, draudzība, smaidi. Jā, es domāju, Madona ir īpaši šī ziņā. Sandra Zariņa, Aleksandrs Ezeriņš, Vidzemes televīzija.